Labdien! Šodien aplūkosim šūnu adresāciju vēl mazliet sīkāk, un balstoties uz šūnu adresācijas aplūkosim divus jēdzienus - absolūtā šūnu adresācija un relatīvā šūnu adresācija. Turklāt abus divus šos jēdzienus mēģināsim izmantot tā, lai risinātu kādu konkrētu uzdevumu. Tā, piemēram, šodien centīsimies izveidot reizrēķina tabulu. Lai apskatītu šos jēdzienus, sākumā ir jāaplūko sekojošs piemērs. Es B2 šūnā ierakstīšu tekstuālu informāciju B2, attiecīgi B3 šūnā ierakstīšu B3, B4 šūnā B4. Līdzīgi rīkošos arī ar iepriekšējām šūnām, ierakstot šādu informāciju, un tagad vēlos demonstrēt šūnu adresāciju priekšrocības un kā to ir iespējams izmantot. Esmu aizpildījis šādu apgabalu 3/3 šūnām un D7 šūnā rakstījuši sekojošu formulu. Lai sāktu formulas rakstīšanu, ir jānospiež vienādības zīme. Un šajā brīdī es ieklikšķināšu C3 šūnā un nospiedīšu Enter. Tiklīdz tas ir izdarīts, tā D7 šūnā tiek demonstrēts uzraksts C3. Šajā gadījumā es D7 šūnā esmu izveidojis sekojošu formulu - vienādības zīme C3. Tas nozīmē, ka D7 šūnā tiek demonstrēts tas pats, kas ir ierakstīts C3 šūnā. Tā, piemēram, ja es C3 šūnā ierakstīšu teksts, tad arī D7 šūnā mainīsies šis uzraksts uz vārdu teksts. Attiecīgi, ja ierakstītu, piemēram, 10, tad arī tur tiktu demonstrēts šis desmitnieks. Ieklikšķināšu atpakaļ šajā D7 šūnā un veikšu sekojošu darbību. Aiz aktīvā punkta pavilkšu šo konkrēto šūnu uz leju. Rezultātā apakšā tiek ierakstīts C4. Ieklikšķināšu šajā šūnā un pastīšos, kas ir formulu joslā un kādēļ netiek demonstrēts desmitnieks. Desmitnieks netiek demonstrēts tādēļ, ka izrādās D8 šūnā, pavalkot aiz aktīvā punktu uz leju, vairs netiek demonstrēts vienādības zīme C3, bet gan C4. Tad D7 šūnā ir formula C vienādības zīme C3, savukārt nākamajā šūnā ir vienādības zīme C4. Citiem vārdiem sakot, valkot aiz aktīvā punkta uz leju, ir mainījusies šūnas adrese no C3 uz C4. Ja es šo sākuma C3, vienādības zīme C3 formulu kopēšu uz augšu, jeb aiz aktīvā punkta pavilkšu uz augšu, attiecīgi formula mainīsies uz C2. Līdzīgi, ja es vilkšu uz labo pusi vai uz kreiso pusi, formula mainīsies no C3 uz B3 vai no C3 attiecīgi pa labi uz D3. Citiem vārdiem sakot, šādas adreses, kuras aiz aktīvā punkta valkot uz leju, ir mainīgās adreses. Un šādas mainīgās adreses ir ļoti plaši izmantojams dažādos aprēķinos, jo pateicoties šādām mainīgām adresēm, mums ir iespēja veidot tādas formulas un tādas izmantot funkcijas, kas mums konkrēto uzdevumu aizpildīs pašas un nav nepieciešams katrā brīdī veidot jaunas šīs elementārās funkcijas un attiecīgi šīs elementārās darbības nav nepieciešams atkārtot visu laiku. Kas attiecās uz šūnu šādu aizpildīšanu, ja ir nepieciešams fiksēt konkrēti vienu šūnu. Tā, piemēram, es vēlētos vilkt aiz aktīvā punkta uz leju, bet lai šī te šūna C3 nemainās, lai visu laiku būtu šūna C3. Tādā gadījumā to sauc par absolūto šūnas adresāciju, un šajā gadījumā pirms C ir jāraksta dolārs, un arī pirms trīnieka jāraksta dolārs. Kas šajā gadījumā notiek, ja es velku aiz aktīvā punkta?
Ja es velku aiz aktīvā punkta, tad nekas šajā brīdī nemainās, un vienalga, uz kurieni es velku pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, visu laiku tiek demonstrēta $C, $3 formula. Citiem vārdiem sakot, ja ir nepieciešams fiksēt kādu šūnu, lai vienmēr tiktu izmantot tikai vienīgi šī šūna, neatkarīgi no tā, vai es aiz aktīvā punkta kopēju vai nē, ir jāraksta $. Turklāt pastāv vairāk iespējamie varianti. Šī adrese $C, $3 ir absolūtā adrese. Pastāv arī šāds variants C, $3. Tas nozīmē, ka C būs mainīgais, bet $3, tātad 3 būs nemainīgais, jeb patstāvīgais. Līdz ar to, velkot uz leju, šis trīnieks nemainīsies. Lūk, šādā veidā demonstrēju. Velkot uz leju vai uz augšu, trīnieks nemainās. Savukārt, velkot pa labi vai pa kreisi, burts mainās. Attiecīgi C, B vai D. Un velkot vēlāk uz leju, šis D ir palicis, bet trīnieks vairs nemainās. Nu, un turpinot uz priekšu, šo te formulu atkal vilktu un mainītos uz E. Citiem vārdiem sakot, šī ir daļēji absolūta adrese, tiek fiksēts tikai šajā gadījumā skaitlis 3. Tātad ar dolāru palīdzību mēs fiksējam vai nu skaitli, vai burtu. Protams, ir pieejams arī otrs variants, ka tiek fiksēts tikai un vienīgi burts. Šajā gadījumā, piemēram, būtu $C3. Tādā gadījumā velkot uz leju vai attiecīgi velkot uz augšu, protams, mainītos formula no C3 uz C2, no C3 uz C4, savukārt velkot pa labi un pa kreisi, šī te C3 vērtība nemainīsies. Visās trijās vietās ir C3. Nu, un attiecīgi, ja kādā citā kolonnā es vilktu uz leju, tad, protams, atkal mainītos no C3 uz C4, C5 un tā tālāk atkarībā no tā, cik tālu jūs pavalkat. Līdz ar to ir pieejami kopumā 4 iespējamie ieraksti. Relatīvā šūna, kura mainīsies velkot uz leju, uz augšu, pa labi, pa kreisi vai jebkurā veidā kopējot gluži vienkārši. C3 mainīsies attiecīgi uz C4, B4 un tā tālāk. Ir iespēja absolūta adrese, kura velkot pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, kopējot absolūti nemainīsies. Un ir iespējami 2 iespējamie varianti, kad tiek fiksēts vai nu tikai skaitlis, vai nu tikai burts. Ja šādā veidā tiek izmantotas formulas un attiecīgi arī šīs te šūnu adresācijas, tad ir ļoti ērti veidot kaut kādus mainīgus lielumus un risināt mainīgus uzdevumus. Nu, piemēram, iepriekšējā nodarbībā mēs veidojām kalendāru. Atvēršu iepriekšējā nodarbībā veidoto kalendāru ar Open palīdzību. Lūk, manā priekšā ir kalendārs. Šajā kalendārā bija sekojoša informācija. Tika sarakstītas 2009. gada janvāra dienas, lūk uz leju, un blakus tabiņā arī tās pašas. Šajā gadījumā nav ērti izveidots kalendārs, jo pieņemsim, ka es vēlētos datumu mainīt uz 2010. gada 1. janvāri vai uz februāru vai kādu citu datumu. Rezultātā viss kalendārs šajā brīdī būtu jāpārtais. Tādēļ, ja mēs pielietotu šo te šūnu adresāciju, tas būtu izdarāms daudz vienkāršāk. Ko es šajā gadījumā ar to domāju un kas šajā brīdī uzreiz ir skaidrs? Ja ir 1. janvārs un nākamā diena ir 2. janvārs, tad patiesībā šis te 2. janvārs ir pie 1. janvāra pieskaitīts 1. Un šajā gadījumā, ja es ierakstītu 2. janvāra vietā sekojošu formulu, tātad vienādības zīme, A2 plus 1, un nospiežu Enter, es iegūstu tieši tādu pašu rezultātu. Šajā gadījumā
2. janvārs jau nav vairs tekstuāla informācija vai vienkārši datums, bet gan jau formula, kura ir atkarīga no A2 šūnā ierakstītā datuma. Tā, piemēram, ja es šeit ierakstītu 1. februāri A2 šūnā un nospiežu Enter, līdz ar to arī A3 šūnā ir 2. februārs, tātad 1. februārs plus 1. Līdz ar to, ja es šādā veidā izmantotu šo šūnu adresāciju, es varētu ātri iegūt tādus pašus datus un tikai nedaudz izmainot, būtu iespēja ātri uzzināt jaunumus, kas attiecās uz šo te konkrēto datumu. Piemēram, šajā gadījumā es izveidoju sekojošas, izmainīju 3 šūnas, attiecīgi B2, B3 un A3, un viņas visas šajā gadījumā ir savā starpā saistītas, jo B2 šūna rāda to pašu, ko A2 šūna, tikai cits noformējums, savukārt B3 šūna rāda to pašu, ko A3 šūna. Savukārt A3 šūna rāda to, kas ir A2 šūnā plus 1. Līdz ar to viss šīs 3 šūnas ir saistīts ar vienu šūnu. Un ja šajā šūnā es mainīšu informāciju, pārējās šūnas arī uzreiz automātiski šajā brīdī izmainās. Lūk, piemēram, ja es mainu tikai un vienīgi šo te datumu, 1. datumu mainās visas šīs te šūnas. Līdzīgā veidā es varētu šo kalendāru visu pārtaisīt, un tādā gadījumā tikai un vienīgi pamainot vienu šūnu, es iegūtu pilnīgi jaunu kalendāru. Protams, kas attiecās uz šīm svētdienām, kuras ir noformētas savādāk, tad tas mūsu gadījumā vairs nederēs, jo šajā gadījumā te varētu būt parādīties arī kāda cita diena. Protams, nemainīsies arī bilde, un iespējams, ka kādā citā mēnesī ir mazāk dienas, tā piemēram februārī 28 vai 29 dienas, un rezultātā kalendārā beigās būs redzams jau nākamā mēneša pirmās dienas. Un tomēr tas ir daudz ātrāk nomaināms nekā visu kalendāru šajā brīdī pārrakstīt. Tas būtu viens no piemēriem, kā šūnu adresāciju varētu izmantot. Es šo kalendāru aizvēršu ciet un atgriezīšos atpakaļ pie esošā uzdevuma. Mans konkrētais uzdevums šajā brīdī ir sekojošs. Es vēlos izveidot reizrēķinu tabulu. Tādēļ pārslēgšos uz šī 2 lapu un šajā lapā veidošu reizrēķinu tabulu. Reizrēķinu tabulu veidošu ar 20 mainīgajiem, konkrēti ar to es saprotu 20 x 20 reizrēķinu tabula. Un ja man šī tabula ir jāveido, tad man ir jāsāk ar to, ka jāizveido līdzīgi kā tas ir bijis iepriekšējās mūsu nodarbībās spēlē kartupelis, 2 šie te adresācijas asis, jeb attiecīgi skaitļi no 1 līdz 20 pa vertikāli un pa horizontāli. Ir vairāk iespējami risinājumi, viens no tiem ir atkal vadīt ar roku 1, 2, 3 un tā tālāk līdz 20, bet es izmantošu otru iespējamo variantu, kur esmu jau iepriekš aplūkojis, tā ir automātiskā saraksta veidošana ar file serijas palīdzību. Edit file serijas, es esmu ievadījis jau 1, vēlos doties pa kolonu uz leju, ar soli 1 līdz sasniegšu skaitli 20. Ok, noklikšķinu un iegūšu sarakstu no 1 līdz 20. Līdzīgi es varētu veidot arī šeit šo sarakstu, bet ja sarakstu es esmu vienreiz jau izveidojis, es to varu kopēt. Tādēļ es to iezīmēju, izvēlos kopiju, ieklikšķinu B1 šūnā un izvēlēšos sekojošu komandu. Nevis edit paste, jo tādā gadījumā man šeit blakus nostāsies tāda paša kolona, tikai ar nobīdi pa 1 uz augšu, bet izvēlēšos paste special. Un šajā gadījumā ir iespēja kopēt ar papildus nosacījumiem. Un papildus nosacījums būs transpose, jeb šos te mainīgos, šos te lielumus pagriezt. Tātad ieķiksēju sadaļā transpose, noklikšķinu uz OK un iegūstu rezultātu, ka blakus parādās no 1 līdz 20 šie paši tātad skaitļi, tikai tie vairs nav stabiņā uz leju, bet gan
stabiņos pa labi jeb šo pirmajā rindiņā. Noklikšķinu uz escape taustiņa, atceļu šo te iezīmēšanu un tālāk es šīs kolonnas samazināšu, lai būtu redzami visi šie 20 skaitļi. Iezīmēšu visas kolonnas līdz U ieskaitot. To es daru, klikšķinot, turot peli nospiest uz burtiem un velkot pa labi. Un pēc tam es starp diviem no šiem stabiņiem klikšķinu, pavelku šo te platumu kolonnai un iegūstu šaurāku šo konkrēto kolonnu, līdz beigās ir redzams viss šis saraksts. Tālāk es vēlos veidot tieši pašu šo reizrēķinu tabulu, un reizrēķinu tabula ir sekojoša. 1 reiz 1, rezultāts 1. 1 reiz 2, rezultāts 2. 2 reiz 2, rezultāts 4. Šādā veidā man vajag aizpildīt visu šo tabulu. Ja man būs jāraksta ar roku katru reizi 1, 2, 3 un tā tālāk, 2, 4, 6 un tādā veidā aizpildot tabulu ir diezgan ilgstošs pasākums un ir iespēja, ka es arī kļūdīšos. Tādēļ būtu izdevīgi izmantot šūnu adresāciju. Jau iepriekš esam aplūkojuši, ka, lai ieslēgtu formulu veidošanas režīmu, jānoklikšķina uz vienādības zīmi. Tālāk es ieklikšķinu A2 šūnā un reizinu to, zvaigznīti nozīmē reizināšana, ar B1. Noklikšķinu uz Enter un iegūst rezultātu 1. Ja es tagad aiz aktīvā punkta velku uz leju, tad otrajā gadījumā ir jau rezultāts pareizs, bet trešajā vairs nav pareizs. Kādēļ tas notiek? Tas notiek tādēļ, ka tiek izmantot šūnu relatīvās adreses. Citiem vārdiem sakot, pirmajā gadījumā tiek reizināts A2 ar B1. Pavelkot uz leju, es reizinu A3, kas ir nākamais uz leju no A2 ar B2. Un tas savukārt nav vairs pareizi, jo B2 šūnā ir rezultāts. Tādēļ šī formula man ir jālabo. Ja es vēlos fiksēt šo skaitli, jo B1 kolonnā, ja B1 šūnā esošais skaitlis nedrīkstētu mainīties, velkot uz leju, tātad cipars nedrīkst mainīties. Kā jau iepriekš minēju, ja mēs vēlamies kaut ko fiksēt, tad mums ir jāraksta dolārs pirms šīs vērtības. Šajā gadījumā B1 šūnu es pārveidoju par B$1, jeb citiem vārdiem sakot, es nofiksēju šo vieninieku un turpmāk šo te formulu velkot uz leju, B1 joprojām visu laiku saglabāsies. Savukārt, ja es tagad vilkšu pa labi, tad notiks tas pats, kas notika iepriekš velkot uz leju, un tas ir, pirmajā gadījumā ir A2 reiz B1, savukārt otrajā pavilktajā gadījumā jau ir B2 reizināts ar C1. C1 ir pareizi, jā, pārvietojieties pa labi ir nepieciešams, lai pārvietojas šī te šūna. Savukārt B2 nav pareizi, jo B2 jau atkal ir reizrēķina rezultāts. Tātad mums ir jāfiksē šajā gadījumā no šīs te pirmās esošās kolonnas A burts. Tādēļ es pārveidoju šo te šūnu A2 par daļēji absolūtu, jeb daļēji relatīvu un fiksēju konkrēti A. Rezultātā es esmu ieguvis tādu formulu, kura reizina A2 ar B1 pirmajā gadījumā, velkot uz leju, mainīsies divnieks uz 3, 4, 5, 6 un tā tālāk, savukārt vieninieks nemainīsies, jo šeit priekšā ir dolārs. Savukārt, velkot pa labi, mainīsies B uz C, D un tā tālāk, savukārt dolārs A tātad nemainīsies. Pārbaudīsim, kāds ir iegūtais rezultāts. Velku uz leju, tik tiešām ir izveidojies reizrēķins, 1 reiz 1 ir 1, 1 reiz 2 2. Savukārt velkot pa
Labi, es iegūstu arī tālākos rezultātus. Tā piemēram 2 reiz 3 ir rezultāts 6. 8 reiz 5 rezultāts 40. Rezultātā ar vienu pareizu ievadītu formulu es esmu aizpildījis visu šo lauku, un tālāk jau vairs neatkarīgi no tā, cik šeit ir mainīgie, es šo formulu varu paplašināt vai sašaurināt un iegūt aizvien lielāku šo te reizrēķinu tabulu. Beigās veikšu nelielu noformēšanas darbu, konkrēti šo vidējo daļu iezīmēšu, sarūtošu un apkārt vēlos uzlikt dubultīgu līniju. Tādēļ izsaukšu format cels iezīmētajam apgabalam un sleļā border jeb rāmji vēlos veikt iekšējo rūtošanu ar parasto līniju, savukārt ar dubulto līniju ārējo rūtošanu. Un noklikšķinu OK, līdz iegūstu šādu reizrēķinu tabulu.